Labdien, esmu psihologs, mani sauc Olga Kārkliņa, un mēs šodien atrodamies Svētā Lukas atbalsta biedrībā. Tas ir dienas rehabilitācijas centrs, kas ir domāts cilvēkiem, kas ir nonākuši dzīves krīzes situācijas, pat diezgan ilgstoša krīze, dažādu iemeslu dēļ, gan atkarību dēļ, gan mentālo traucējumu dēļ. Šī vieta ir ļoti interesanta. Manuprāt, pilnīgi brīnums, kad mani pasauca pievienoties komandai, domu biedru komandai, kas veidoja šito centru. Es domāju, ārprāts, tā doma ir kaut kāda utopija, tas neizdosies, dienas centrs un cilvēki nenāks, mēs nedosim darbu, mēs nedosim ēdienu, viņi nenāks uz konsultācijām. Brīnums, un šeit šita visa ēka bija pilnīgi mesta un pilnīgi tāds grausts, kas vispār, man liekas, tas nav iespējams kaut ko izveidot no šī gabala. Realitāte ir tāda, ka mēs pastāvam jau 6. gadu, un caur mūsu centru ir izgājuši vairāki simti klientiem, kuru dzīve ir ļoti pamainījusies, un viņi saka, ka šeit ir ļoti īpaša vieta, kas tieši palīdz cilvēkiem mainīt savu dzīvi un integrēties sabiedrībā. Bet šobrīd tas, kas ir ļoti nepieciešams mūsu organizācijai, tas ir jauns apkures katls, jo veids mums ir novecojis un mēs palikam bez apkures šogad. Un tiešām, lai mūsu klientiem, lai silti un ērti un nomulīgi mūsu telpas, ir svarīgi, lai mēs tikam pie tā jauna katla. Un es ticu brīnumiem. Un noteikti brīnums notiks vēlreiz, lai mūsu klientiem šeit un mums pašiem, mūsu speciālistu komandai ērti, silti un komfortabli strādāt.